Tu neko nenojausdams mierīgi sēdi savā ofisā, malko kafiju, kad pēkšņi tevi iztraucē telefona zvans, kas kādu no taviem tuvākajiem nākamās nedēļas dienas vakariem sagriež kājām gaisā. Un šis nedēļas dienas vakars ir hokeja spēle Arēnā Rīga. Ir laimēta iespēja kopā ar saviem kolēģiem pirmo reizi klātienē noskatīties kārtīgu hokeja maču. Jautājums, kāpēc tikai tagad, bet nu labi, lai jau paliek. Katram vienmēr it visur un visā pienāk pirmā reize. Un iespēja iešūpoties savai pirmajai reizei dažreiz nemaz tā īsti nav. Uz fanu spēku spēli pret Nižņikānskas Ņeftiķimiku savu laimīgo pirmās reizes lozi ir izvilkuši censoņi no Kaņepā filmas studijas. Un uzreiz, kā sacīt jāsaka, neatejot no kases, lecam iekšā līdzi jūšanas vilcienā. Kāpēc pirms spēles faniem ir jāpumpējās? Lai uzpumpētu atbalstu Dinamo Rīga komandai un lai arī paši būtu formā. Fanu spēka spēlē kopā ar Latvijas Telekom mēs pumpējāmies, cik nu katram tas spēciņš bija. Pumpējās arī pirmā reize, pumpējās čaļi, pumpējās meitenes, pumpējās čaļi kopā ar meitenēm. Un gala beigās labākie balvā no Latvijas Telekom saņēma Huawei planšetdators. Jā, tā pie mums tas notiek. Bet nu atpakaļ pie pirmās reizes. Šādi krekliņi pirmrindniekiem tiek pasniegti tikai vienu reizi Dinamo Rīga līdzjutēju karjerā. Pirmā ir un paliek pirmā, un pirmo arī visvairāk un visilgāk atcerās. Smaids un sajūsma tam ir par apliecinājumu. It's a jungle out there. Īpašā skatītāja vieta pie ledus. Piekritīsiet, tik tuvu ledum nesēž neviens. Patiesas emocijas, spēka paņēmienu, lidojošas ripas, kas atsitas pret maģisko aizsargslādi – stiklu. Tās ir sajūtas, kuras gluži kā spēlētāji laukumā var izbaudīt un izdzīvot pirmās reizes veiksmīgi. Vēl neientriģējām tos, kuri pie mums vēl nav bijuši. Nu labi, ejam tālāk. Uz kurieni? Uz īpašo pirmās reizes lounžiņu chillzonu, kurā drīkst uzturēties tikai un vienīgi starp trešdaļām. Nu jā, jo pārējā mača laikā hokejs ir jāskatās klātienē, tribīnēs. Dinamo Rīga akcija pirmā reize birojā, manuprāt, ir lielisks veids, kā ne tikai beidzot pirmo reizi klātienē sajust visu to, ko klātienē sajūt daudzie līdzjutēji katrā spēlē, bet ir arī kā kolosāls kolektīva saliedēšanas pasākums, pēc kura emocijas un notikums jūs noteikti savā darba vietā pārunāsiet arī nākamajā un vēl arī aiznākamajā dienā. Dodamies tālāk uz vietām un paskatīsimies uz lietām, kuras citiem līdzjutējiem ir nesasniedzamas. Tik tuvu hokeju no aizkulisēm iepazīt var tikai vienu reizi, un tikai tie, kuri met izaicinājumu sev un citiem un piesaka savu uzņēmumu šai akcijai pirmā reize. Teikšu godīgi un atklāti, mūsu mērķis ir Latvijā panākt to, lai tādu, kuriem ar mums vēl joprojām 8 sezonu laikā nav bijusi neviena reize, nebūtu. Un savukārt tie, kuri ir atnākuši vismaz vienu reizi vai pirmo reizi, izdarītu to arī vēl kādu citu reizi, un Rīgas Dinamo līdzjutēju ģimene turpinātu augt un zelt. Jo, dārgie draugi, tikai kopā mēs varam sasniegt izvirzītos mērķus, un tikai kopā mums ir spēks. It's a jungle out there.